2018. gada 15. decembrī Ērgļu jauniešu biedrība Ērgļu sirds viduslaiku pils teritorijā atklāja lapeni un sarksuņu skulptūras, kuru autors ir mākslinieks Ivars Mailītis. Šāds vēsturisks un izzinošs stāstījums sagaida ikvienu, kurš vēlas iepazīt ērgļus tuvāk ar audiogida starpniecību. Tas izveidots pavisam nesen, bet jau ieguvis cilvēku atzinību. Tas ir ļoti labi, tāpēc, ka cilvēki ir ļoti dažādi. Ir tādi, kuriem patīk iet kopā ar gidu un klausīties stāstījumu, bet ir arī tādi cilvēki, kuriem patīk iet vieniem pašiem. Tad viņi var ilgāk uzkavēties tajās vietās, kas viņiem liekas interesantas. Esmu sastapusi arī cilvēkus, kas jau ir vairākās vietās pabijuši un atsauksmes ir ļoti labas. Kopā 23 punkti, apveida maršrutā izveidoti 15 punkti, bet cilvēki paši atkarīgs no tā, cik viņiem ir laiks, cik viņi plānojuši Ērgļos pavadīt, tik arī viņi tos punktus var paši izvēlēties un apskatīt. Kā stāsta Ilze, audiogida lietošana ir pavisam vienkārša. Nevienā no vietām nav jāmeklē QR kods, ko noskenēt. Aplikācija pati sapratīs, kurā no punktiem tu atrodies. Viss, kas tev ir jādara, lejupielādē aplikāciju Easy Travel. Tiklīdz tas ir izdarīts, klikšķini uz Ērgļu apskates un seko visiem punktiem. Tātad tiklīdz tu nonāks attiecīgajā vietā, audiogids pats sāks atskaņot failu un nekas vairāk nav ne jāskanē, ne jāmeklē. Vienmēr sekot tiklīdz esi punktā, tā arī apskate tev sākas. Ērgļu apkārtnes iedzīvotāji uzskata, kamēr vien šie dārgumi tiks nosargāti, pastāvēs ērgļi. Poglodu sunim purniņu. Tas nes veiksmi. Audiogida vēstījumā dzirdama Māra Oltes un Ilzes Feldbergas balss, savukārt anglisko versiju ierunājusi mūzikas terapeite Keitija Rota, kura no jau 14 gadus Ērgļus sauc par savām mājām. Man tas bija ļoti iedvesmojoši, man bija liels prieks to darīt. Un es daudz ko uzzināju par vietu, kurā es dzīvoju, ko iepriekš es nezināju. Un pagaidām vēl neesmu pamanījusi, ka citi izmantoti tieši angļu valodā. Mēs ar vīru gājām, klausījāmies manu balsi, pārbaudījām, vai es visu precīzi tulkoju. Šobrīd mums ir amerikāņu grupa, kas pie mums ciemojas un strādā, tad varbūt es brīvdienās viņus sūtīšu, lai viņi klausītos un izstaigātu. Savukārt vēsturiskos faktus par Ērgļiem nozīmīgām vietām un notikumiem sagatavot palīdzējusi skolotāja Mārīte Breikša. Es nodarbojos ar novadpētniecību jau vairākus gadus. Mani ļoti iedvesmoja savulaik Ērgļu novadpētniece Velta Rozenfelde, vēlāk arī Anna Kuzina. Pat esmu dzimusi Ērgļos un dzīvoju un strādāju Ērgļos. Un tad man liekas, ka šī vieta ir jāzina tā labāk. Un tad cenšos izzināt un esmu priecīga, ka ir cilvēki, kuriem arī tas ir vajadzīgs un viņi uzklausa. Jāpiebilst, ka dodoties pastaigā, katram ir iespēja izvēlēties savu maršruta garumu, taču izturīgākos sagaida iespēja nostaigāt pat 10 kilometrus. Cilvēkiem patīk būt ārā un Ērgļiem ir tā priekšrocība, tā daba, mums ir ko rādīt, ir ko izzināt, ir gan vēsture, ir gan interesantas lietas, ko apskatīt, tad šeit tas viss arī kopā sanāk un apvienojas. Un audiogids, nevienmēr turisma cilvēks varbūt visu ar klāt 24/7, tad man liekas, tas ir tāds labs veids, kā jebkurā savu vēlamā laikā un brīdī to informāciju uzzināt. Būtiski, ka Ērgļu pusē audiogids ir pieejams arī Brakos. Savukārt ziemas periodā sadarbībā ar Madonas turisma informācijas centru taps audiogids Gaiziņkalnā un sadarbībā ar Cesvainas turisma informācijas centru Cesvainē. Sandra Zariņa, Indra Skrieviņš, RTV.